Rādam vienreiz, te ir profesionāls jau. Viens pats var strādāt. Tu taču varētu arī viens uzlikt, vai ne? Saules parku. Protams, ka var grūti, bet var. Redzi? Visam te viņš ir. Nu tā, tas notiekās. Cik viņš 20 kg kaut kādu? Mazāk? Vai tu gribi, lai vienā čupā liekam? Es domāju, izmētājam. Vai vienkārši ejam līnijā liekam arī, vieglāk būs pēc tam? Divās līnijās, jo tev īsāk būs. Jā. Mums jāmāc, ne? Normāli strādāt. Vietas ekonomijas nolūkos gribēja vienot. Te jau nav kur likt, ja? Jā, te ir grūti. Ir starpība, Normūd, vai melni paneļi, vai tādi te ar... Kādreiz pa Latvijas rādio stāstīja nepērciet tos paneļus, kuriem sudraba maliņas, tas nav domāts Eiropas tirgumu. Mums tas saule savādāk. Labi, šitā paudzi cita, jā. Nē, paudzi svarīgi, jā. Bet tāpat viņi strādā un efektīvi strādā. Ļoti labi, taču vairāk ir daudz zinām objektu, kur ir šie vētaki paneļi. Tur jau ir jārēķina citreiz tā kā veļas mašīna, tu nopērc ar 3 plusiem, ar tev viņi maksā 2 reizes dārgāk, nekad mūžā neatpelnīsies tas cena. Pašam jārēķina. Šinī gadījumā tev ir zemes konstrukcija, tev nolēnojam nav, jā. Vispār ne par ko var neuztraukties. Vēl jau Latvijā vēl tā, mums ir liela zemes gabala. Vācijā jau tur katrs vats ir svarīgs uz to kvadrātu metru, kur tie lielie parki. Viņi tur pērkas efektīvos un citreiz tos neefektīvos atdod perekupiem. Jā, tas redzas Latviju baigi paneļiem. Izmērs šitāds vati 250. Viņš pa lētu vai dabūs, ko viņam tagad darīt. Vācietis atbrīvojies, ja viņam jānodod, pa dārgo būtu.